Viens no Grobiņas pilsētas svētku centrālajiem notikumiem – dzīvās vēstures festivāls Zīburg. Festivāls pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal atgriezies Grobiņas pilskalnā, jeb Skābarškalnā, vēsturiski un arheoloģiski nozīmīgā vietā, kur jau no 1. gadu tūkstoša dzīvojuši senā baltu cilts Kurši. Par to, kā dzīvojuši gan kurši, gan arī citas baltu ciltis, vēl aizvien pēta vēsturnieki un arheologi, bet dzīvās vēstures festivālā to visu ik viens var sajust, sasmaržot, ieraudzīt un sataustīt kādā no amatnieku darbnīcām, kam pāri vijas ugunskura dūmi un ceptas gaļas smārds. Jau no agra rīta te tiek cepti 2 pamatīgi rukši, kuri pirms tam 2 dienas marinēti. Mūs uzaicināja piedalīties izaicinājumā, uzcept veselus sivēnus. Un tad mēs tagad cenšamies realizēt šo ideju un šo pasākumu, lai ir autentiski un tāda forša atmosfēra, lai ir un vēdera pilna. Pat tie apkārtējie, kas te nākas, ir tiešām tie vikingi entuziasti. Viņi saka, ka viņi pirmo reizi kaut ko tādu redz. Jums pašiem arī kaut kas jauns pilnīgi. Jā, jauna pieredzīt. Ir biesputra, te ir speķītis ar pelēkajiem zirņiem un putrājumiem. Un šeit mums top pupiņu zupa, jo, kā mēs zinām, tad ap šo laiku, par kuru ir pasākums, mums īsti kartupeļi vēl nebija, un tad mums ir tāds mazliet jāiekļaujās. Šeit gan mēs kartupeļus pielikām, jo... mums ir pieejami. Jā, jo mums viņi ir pieejami. Vairāk nekā 15 dažādu seno amatprasmju darbnīcās rosās meistari, kas ne tikai stāsta, bet arī parāda un ļauj ikvienam izmēģināt savu roku kādā no senajiem arodiem. Var redzēt, ka uz vienu pusi vairāk aizgāja, un tad viena puse arī vairāk ieformējās. Bet, tas nekas, pilnīgi. Bet, nevienam citam nebūs tāda monēta. Ļoti jauks sajūta. Tas tā kā atgriezties kādā vietā, kur ir jauka. Līdz ar to arī sajūtas ir jaukas. Pēc pauzītes, pēc pārtraukuma, tas, protams, ar visādiem globāliem notikumiem, pandēmijām un visu pārējo. Bet, Zīburga turpina būt un prieks, ka tā tradīcija ir dzīva. Veidojot šo pasākumu konceptu, mūsu mērķis arī bija, ka šogad mēs liekam uzsvaru uz amatniecību. Lai būtu, principā, maksimāli daudz amatnieki, un tā skaitā, principā, liekam visi, kas šeit ir, pirms tam kaut reizi, bet ir bijuši Grobiņā. Līdz ar to mēs arī visus šos ļaudis uzrunājām, un šoreiz laikam tai Zīburgai varētu teikt tā, ka tas vadmotīvs ir tāds, ka pēc iespējas vairāk parādīt, lai cilvēki saprot. Tas ir arī tas, ar kāda ir šīs dzīvās vēstures jēga. Tad ļaut cilvēkam pašam iesaistīties procesā, caur savu empirisko pieredzi, gūt priekšstatu par attiecīgo periodu. Kas tas ir, ko tu tur greb, kāds trauks? Muldiņa. Maza muldiņa? Jā. Tur var gatavs redzēt. Aha. Priekš to lielumu izsērta sīrīti, tāda kapli, sviļu kaplis vai cērte, kurā vietā viņš sauc. Un pēc tam visu piedarina ar citiem strumiem. Sena amatprasme. Kur jūs tā sākāt darboties? Cik sen jau to darbojaties? Voi! Taisnība. Viņš tagad zina, ko tas nozīmē. Gribi dzirdēt, kā vecais tavs gaudo kā vilks? Jā, gribi. Aiziet pajautā, kad tu biji pēdējo reizi vecotāvu, kad tu biji pēdējo reizi meitās? Voi! Kāds tavs iespējas, kā šodien veicās, ir cilvēkiem interese? Kaut ko paskatīt, uzzināt? Ir kāds jau pienāk klāt. Es laikam esmu baigi briesmīgais. Viss to manis tā bišķīta līkuma. Man tie strumi ar tādi asi un smagi. Kā šodien jūties šeit atkal Grobiņā? Ļoti labi. Ļoti labi. Pirmkārtam ir ļoti tikpat kā visi labākie savākti šeit ir. Un vienkopus. Un maz jau kaut kur vēl tagad tie seno laiku pētnieki un entuziasti kaut kur tā savācās, bet šitien ir ļoti labi. Jā.
Šodien, protams, jūs atkal savu elementāru taisi podus. Jā, atšķirība tikai bizītes tagad ir. Nu redz, bārda garāk izaugusi par laiciņu. Tāpēc, ka nevarēja vairs virpot. Bārda gāja virpā, un tad tagad bizītes aizmetais krekla un virpo. Nu, ko tu tagad taisi par podu? Kas tad būs? Tie ir tādi paši podeļi. Šitas ir dzels laikmets, tas ir 1000 gadu atpakaļ. Tādi podi Latvijā bija populāri. Šī tehnika vēl bija 20. gadsimta sākumā, vēl bija pastāvēja tāda kā šī. Jo te ir ļoti primitīva virpa, viss tāds, vienkārši nav nekā tāda sarežģīta. Un mālu ar tepat vietējie? Diemžēl ne. Raunas. Es esmu no Madonas un es tad ņemu savu mālu līdzi. Svinam svētkus un svinam arī vakardienu, vēsturi. Un no vēstures mēs ņemam labāko, ko vien var priekš rītdienas. Es esmu Kuršu zāļu sieva un jums pastāstīšu par vienu ļoti senu recepti, kā dziedēja brūces pat karavīri. Karavīri ziedēja iekšā trejādi tauki, trejādi augi un 3 burvja lietas. Kārklu un vītolu mizas sakasa, tādā villā, redzi, lai ir lielāks saskares laukums, lai taču man ievelkās pēc iespējas stiprāks tas aspirīns. Jā, šis ir aspirīns. Arī labi smaržo. Jā, šīs mīzas palīdz noņemt temperatūru, lai galva nesāp, lai mugura nesāp un kājas pēc smaga darba. Un viņš arī noņem sāpes, ja kara laukā ir baigi kāvušies tie vecie broģenieki. 3 dažādi tauki, 3 dažādi augi un 3 burvju lietas, bišu vaskas, dzintara pulveris un egļu sveķi tiek likti katliņā un sildīti. Taču, lai taptu īsta karavīru ziede, vajag arī īstos vārdus. Karstu ņēmu, karstu devu, karstu manim vajadzēja. Karstu dienu, karstu sauli, karstu pirti vakarā. Rūktu ņēmu, rūktu devu, rūktu manim vajadzēja, lai manim rūkti sviedri, nebija rūktas asariņas. Pārgaršojam. Jā, gatavs. Turpat līdzās zāļu sievai tiek darbinātas plēšas, kas savienotas ar ugunskuru, un izrādās šādi savulaik darbojušies senie rotkaļi. Šobrīd tiek kausēta bronza, lai atlietu bronzas figūriņu formā. Mēram šādu veidu. Tiek ilgu laiku. Ar tam plēšām tā ugunskurs jāuztur. Jo tur jādabū liela temperatūra. Apmēram pār pa 1000 grādiem temperatūrai jābūt. Lai tā bronza, tas metāls sāktu kust, kā viņš izkusīs. Tad attiecīgi lies formā un redzēs, kas tur notiek. Kurš gadsimts tas ir? Tas ir 9. 12. gadsimts apmēram. Visu dienu tur šitā te plēšas darbība? Ja tā bedra ir silta, tad apmēram stundu. Vienas kausēšanas reize ir stunda apmēram. Stundu strādā plēšām un tad izlaiž. Lai aizstāvētos pret iebrucējiem vai dotos sirojumos uz aizjūru zemēm senatnē, kaltas ne tikai bruņas un zobeni, bet arī darināti loki un bultas. Tagad 21. gadsimtā seno loku darināšanas amatprasmes apguvis Māris Zvers no Madonas. Bet no kādiem kokiem? No visiem var gatavot lokus? Jā, var izgatavot praktiski no jebkura. Latvijā augošā koka tikai pamainās te izmēri, bet ir koksnes, ar ko ir vieglāk strādāt. Mums kaut kāds ozols, osis, kļava, tas ir tāds cietāks koks. Kā es saku, viņš tā kā piedod vairāk kļūdas, ka, ja tu uztaisi kaut kādu kļūdu, ir mazāk iespēja, ka tas loks salūzīs. Cik tu sen ar to nodarbojies? Es sāku kā hobiju, tad būs jau kādi gadi 20. Atskaites punkts ir, kad 9. klasē ir angļu valodā runāšanas eksāmens, un tad es runāju kā pa hobiju, pa loku gatavošanu. Tas varbūt pat nedaudz ātrāk jau. Un kam tu gatavo tos lokus? Kur tu viņus pielieto? Sākumā tas bija kā interesants hobijs, jo tā loku gatavošana prasa tādu pacietību, tehniskās zināšanas. Ja kaut ko izdara nepareizi, tad loks salūst, nav kā galds. Kaut ko var piešpitelēt, uztaisīt lielāku, mazāku, tad loks vienkārši salūst. Un tad vēlāk, es iestājos pie vēstures rekonstrukcijas kustībā.
Iepriekšējos dzīvās vēstures festivālos Grobiņā skatītāji varēja vērot seno kauju turnīrus, kuru savstarpēji cīnījās vēstures rekonstrukcijas klubu pārstāvji, taču šoreiz tie izpaliek. Dzīvē tāpat daudz cīņu un cīņas arī paņēmām ārā, bet nav arī tā, ka nebūs iespēja, ir vairāk izaicinājumi. Ir laivu sacensības, kur noteikti spēks noderēs. Pēc kāda brīža būs pirmais uzsaukums uz Zeeburgas izaicinājumu, kur mēs noskaidrosim labāko šķēpmetēju, precīzāko, trāpīgāko šķēpmetēju. Tad būs vēl dažas veiklības spēles, un ja mēs runājam par cīņām, arī šī iespēja ieiesties bruņās, uzvilkt, pakustēties. Tur ir tātad bruņu stends, kur to visu var izdarīt. Dzīvās vēstures festivālā Ālandes pussalā norisinās vēsturiskās loku šaušanas sacensības Sīburg bultas. Savukārt Grobiņas Dzirnavu dīķī 10 komandas piedalās kuršu liellaivu airēšanas sacensībās. Dzīvās vēstures festivāls Zīburg Grobiņā aizsākās kā laba tradīcija 2010. gadā. Šogad omulīgā gaisotnē Skābaržkalnā aizvadīts 11. dzīvās vēstures festivāls, ļaujot ikvienam piedzīvot ceļojumu vēsturiskajā laika nogrieznī, iepazīstot seno kuršu un citu baltu cilšu ikdienu.